Ja man būtu rūpnieciskā šujmašīna Juki un man vajadzētu atrast adatiņas, kādas viņai der, tad es norakstītu plāksnītes numuru un ierakstītu viņu Googlē. Šādi te. Tātad Juki ražotājs, modeļa numurs rūpnieciskai šujmašīnai un pamācīja. Pirmais, kas izmetās user manuālu, varam vaļā, instrukciju. Šeit jau es esmu atvēris. Šī ir instrukcija šai rūpnieciskai šujmašīnai. Meklētāja lodziņā es rakstu needle un klikšķinu uz leju, līdz atrodu vietu, kur ir pieminēts par adatu veidiem. Un lūk, 6. ailītē ir pieminēts tieši manam modelim, kādas adatiņas var likt iekšā. Tātad DBX1 no 14 līdz 18 izmēram. Tātad no 90 līdz 110 adatiņām. Tātad šai šujmašīnai der DBX1, jebkurs no DBX1 adatiņām, bet izmērs no 80 līdz 110 laikam bija. Tad lūk, tādas adatiņas. Savukārt otrai šujmašīnai, kas izstās arī rūpnieciskā šujmašīna, viņai ir DPX5 adatiņas no lielāka izmēra, no 125 līdz 160. Acīm redzot, viņai tas gājiens minūtē ir mazāks, motors tas pats un spiediens stiprums ir lielāks. Bet šai konkrēti ir DBX1 un izmērs no 90 līdz 110.